Sveiki! Šodien mēs parunāsim par iespiedu grafiku jeb estampu. Franču vārds estamper nozīmē nospiest vai nodrukāt. Šim grafikas veidam piemīt vairākas specifiskas pazīmes, kas to atšķir no citiem mākslas veidiem. Piemēram, attēlu sagatavo uz iespiedplates jeb klišejas. Darbus iespiež vairākos eksemplāros. Grafikas drukā uz papīra. Katrs eksemplārs ir uzskatāms par oriģinālu darbu. Pastāv gan krāsainā, gan melnbaltā grafika. Eksistē ļoti daudzas estampa tehnikas. Oforts, litogrāfija, kokgriezums, mecotinta, akvatinta, sausā adata, linogriezums, kalogrāfija. Kas atšķir šīs tehnikas vienu no otras? Pastāv 3 estampa veidi – augstspiede, dobspiede un gludspiede, katras no kuriem atšķiras ar iespiedu formas sagatavošanas veidu un grafikas iespiešanas paņēmienu. Tāpēc apskatīsim katru no tiem atsevišķi. Kā pirmo apskatīsim augstspiedi. Par iespiedu formu augstspiedes grafikā izmanto gludu koku, linoleju vai kartonu, kurā meistars ar asu griezēju instrumentu izgreb vēlamo zīmējumu, padziļinot vietas, kam jāpaliek krāsas neskartām. Vēlāk virsma tiek vienmērīgi nosmērēta ar plānu krāsas kārtu un līdzīgi zīmogam nospiesta uz papīra. No tā arī radies augstspiedes nosaukums, jo nospiedumu atstāja tieši formas paaugstinājumi. Pazīstamākās augstspiedes tehnikas ir kokgriezums, kokgrebums, linogriezums un kologrāfija. Dobspiede. Par dobspiedes klišeju visbiežāk kalpo pulēts metāls vai organiskais stikls, kurā meistars ar asu instrumentu ieskrāpē vai iegravē zīmējumu. Vēlāk ieskrāpētajos padziļinājumos tiek ieslaucīta krāsa. Savukārt krāsas atlikums no gludās virsmas tiek rūpīgi noslaucīts, tā ka krāsa paliek tikai skrāpējuma vietās. Dobspiedi iespiež uz sametrināta papīra, kas spiediena ietekmē spēj izvilkt krāsu no virsmas padziļinājumiem, iegūstot iegravētā zīmējuma kopijas. Zināmākās dobspiedes tehnikas ir oforts, sausā adata, mecotinta un akvatinta. Gludspiede ir būtiski atšķirīga estampa tehnika, jo tajā zīmējumu ar speciāla krītiņa palīdzību zīmē uz litogrāfijas akmens, kuru vēlāk meistars ķīmiski apstrādā, pēc kā krītiņa skartās vietas kļūst uzņēmīgas pret krāsu, ļaujot nospiest neskaitāmu daudzumu attēla kopiju. Gludspiedes tehnika ir litogrāfija. Un tagad pāris uzskatāmi piemēri grafikas veidu salīdzināšanai. Tas arī viss. Atā!